Šo indikātoru neesmu testējis miljonus reižu, bet cik es viņu testējis, viņš strādā lieliski. Kas ir šis indikators un kā viņu izmantot? Šajā indikatorā jūs varat ieraudzīt support līmeņus, resistance līmeņus, moving averages, kā arī RSI līmeņus. Kā izmantot šo indikātoru? Ļoti vienkārši. Čartā jums parādīsies zaļš vai sarkans trīsstūrītis, kas indicēs uz pozīcijas atvēršanu. Zaļš longs, sarkans shorts. Neliels brīdinājums. Šis indikators ir palīgi ierīce, kurš spēs tev pieņemt pareizākus lēmumus, kad atvērt un kad aizvērt pozīcijas, bet tev vajag arī viņam sekot līdzi, lai dabūtu visu no viņa ārā. Manā uzskatā perfektais veids, kā izmantot šo indikātoru un atvērt pareizi pozīcijas. Šajā gadījumā šeit mums indicē longu, pieņemsim, mēs iegājām pašā augšā. Un take profits var būt ļoti mainīgs. Take profits var skriet līdzi visu laiku resistance līmenim, kas veidojās. Šajā gadījumā, ja mēs arī pastītos šo čārtu 4 stundās, tur būtu arī cita bilde, un tur mūsu support līmeni, resistance līmenis, mūsu resistance līmenis ir īstenībā ļoti augsts. Ja indikators parāda zaļu vai sarkanu trīsstūrīti 4 stundu timeframe, tad atcerieties, ka šis trades būs iespējams ilgāks nekā parasts day trades. Bet šajā gadījumā mēs esam atvēruši pozīciju, un kur mums likt stop loss. Atvēruši pozīciju šeit, un šajā laika brīdī support līmenis arī mums bija aptuveni šeit. Šajā gadījumā 4 stundu timeframe mēs varam redzēt, ka mums iedeva sell pozīciju, un, diemžēl, šī pozīcija neizgāja. Viņa aizgāja pilnībā uz otru pusi. Bet kā šajā gadījumā jums vajadzētu rīkoties ar pozīcijas novietošanu? Šeit te mums atvēra vaļā short pozīciju, tad stop loss līmenis noteikti būtu virs moving average līnijām, kas īstenībā ir ļoti maz procentuāli, tiem 0,6%. Un take profit līmenis jau ietu līdz support līmenim, kas būtu salīdzinoši ļoti labs rādītājs un rezultāts. Bet tomēr cena izdomā iet uz augšu, jūs būtu izsist ārā no šīs pozīcijas, un tālāk uzreiz arī pēc 12 stundām varam redzēt arī, ka tika indicēta long pozīcija, un šajā gadījumā arī šīs te longs izspēlēja ļoti jauki.